Labdien! Mani sauc Viktors Bārviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļu. Mēs esam uzsākuši jaunu sprediķu ciklu, ceļojumu caur Apostoļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums šodien. Šodien izmantosim šos avotus. Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļā no 1. līdz 13. pantam ir rakstīts, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipris vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā ugunsmēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar Svēto garu un sāka runāt mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu, partieši, mēdieši, ēlāmieši, un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīgijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un prosēlīti, krētieši un arābi. Mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam. Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja, ko tas nozīmē, bet citi zobodamies sacīja, tie salda vīna pilni. 12. pantā jautā, ko tas nozīmē? Tiešām, ko tas nozīmē? Ko Dievs ir teicis mums Bībelē līdz šim notikumam? Lūkas evangēlijā 24. nodaļas 44. un 45. pantā ir rakstīts, pēc tam viņš tiem sacīja, šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstu saprata. Kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tā sadalīja veco derību. Tātad, kas par mani rakstīts vecajā derībā, tas ir svētajos rakstos, kas bija toreiz. Ebreji lietoja svētos rakstus, lai saprastu Dievu, dzīvi. Taču Jēzus mācīja mācekļiem skatīties uz svētajiem rakstiem Jēzus gaismā. Tas ir caur Jēzus mācību, dzīvi, krusta nāvi un augšumcelšanos. Jēzus saka, skaties uz svētajiem rakstiem caur mani, ieraugiet mani svētajos rakstos. Jēzus ir lēca svēto rakstu saprašanai. Lūkas evangēlijā 24. nodaļā no 46. līdz 49. pantam ir rakstīts, un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšumcelties no miroņiem 3. dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes, un jūs esat liecinieki tam visam, un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes. Jēzus norāda, man ir plāns valstības izplatīšanai. Gaidiet Jeruzalemē tēva apsolīto,
spēku no augšienes. Šajā lekcijā jau lasījām šo tekstu Apustuļu darbu grāmatas 1. nodaļā no 4. līdz 5. pantam, un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto garu pēc nedaudz dienām. Un tad atnāk vasaras svētki, šī visnozīmīgākā no vasaras svētku dienām. Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļā 1. un 2. pantā ir rakstīts, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Apsolītais svētais gars atnāk un nokrista apustuļus, šos galiliešus. Skaties lūdzu 7. pantu. Tā ir svētā gara kristīšana, tā bija apustuļiem. Es aicinu salīdzināt šos pantus. Sevišķi lūdzu ņem vērā 7. pantu. Svētā gara kristīšana 2. nodaļā ir apustuļiem. 10. nodaļā tā būs pirmajiem pagāniem, kas kļūs par kristiešiem. Abas reizes tā ir zīme ebrejiem. 2. nodaļā zīme ebrejiem, lai viņi paši ietu Dieva valstībā. 10. nodaļā zīme ebrejiem, lai viņi ļautu pagāniem iet Dieva valstībā. Es aicinu iepazīt draudzes mājaslapā Bībeles kursu Lai top gaisma 7. stundu ar nosaukumu Svētais gars, kristības svētajā garā un svētā gara brīnumainās dāvanas. Kā arī video ar šo pašu nosaukumu YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Svētā gara kristīšana atšķirībā no iegremdēšanas ūdenī, lai saņemtu grēku piedošanu un svēto garu, svētā gara kristīšana bija fenomens, kaut kas ļoti neparasts. Dieva zīme divu svarīgu Dieva valstības izplatīšanās posmu sākumā. Pirmais posms – Dieva valstības izplatīšanās starp ebrejiem un samariešiem. Otrs posms – Dieva valstības izplatīšanās starp pagāniem. Tātad mums nebūs gaidīt svētā gara kristīšanu šodien. Šodien cilvēki ir saukti kristīties ūdenī, lai saņemtu grēku piedošanu un svēto garu. Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļā no 1. līdz 2. pantam ir rakstīts, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Šis ir brīnums. Dievs vēlās mājot ar saviem ļaudīm. Pašā sākumā Dievs satiekas ar cilvēkiem ēdenes dārzā, bet grēks visu samaitā. Bet Dievs turpina vēlēties būt kopā ar cilvēkiem gadsimtus vēlāk, kad iesvēta saiešanas telte pēc tam, kad Dievs izved izrēliešus no Ēģiptes. 2. mūzes grāmatā 40. nodaļā no 34. līdz 35. pantam ir rakstīts, tad mākonis apklāja saiešanas telti, un tā kunga godība piepildīja mājokli, un Mozus nevarēja ieiet saiešanas teltī, tāpēc, ka mākonis to apsedza, un tā kunga godība piepildīja mājokli. Lūk, kāda spēcīga fiziska izpausme pavada Dieva klātbūtni šeit, līdzīgi kā vasaras svētku dienā, brīnumains, spēcīgs un skaidrs, nevis kaut kas subjektīvs. Dieva klātbūtni izraeliešu vidū toreiz pavadīja mākoņu staps pa dienu, bet uguns staps pa nakti. Gadsimtus vēlāk Dāvids vēlās uzcelt Dievam templi Jeruzālēmē. Dievs saka nē,
Dāvidam, jo Dāvids bija izlējis daudz asiņu, taču Dievs ļauj Dāvida dēlam Salamanam uzcelt šo templi, nevis, ka Dievu varētu ierobežot kādā templī, bet tādēļ, ka tauta vēlās Dieva klātbūtni savā vidū. Pirmās Kēņu grāmatas 8. nodaļā šis templis tiek iesvētīts. Pirmās Kēņu grāmatas 8. nodaļas 10. un 11. pantā ir rakstīts, un notika, tikko priesteri iznāca no svētnīcas, mākonis piepildīja tā kunga namu, un priesteri nevarēja nostāties, lai kalpotu šī mākoņa dēļ, jo tā kunga godība piepildīja tā kunga namu. Dieva garīgā klātbūtne, bet pavadīta ar spēcīgu fizisku izpausmi. Bābeles impērija nopostīs šo templi 6. gadsimtā pirms Kristus. Persijas impērijas laikā jūdu tauta atgriezīsies no trimdas un atjaunos templi. Ne visi atgriezās, bet bija daudz, kas atgriezās. Par tempļa atjaunošanu var lasīt Ezras un Hagaja grāmatās, taču tāds notikums, kā šeit 1. Kēņu grāmatas 8. nodaļā, nav minēts nekur sakarā ar tempļa atjaunošanu. Šajā atjaunotajā templī nav arī derības šķirsta. Rodas jautājums par Dieva mājošanu šajā atjaunotajā templī. Hērods veiks renovācijas un padarīs šo templi vēl grandiozāku, un Jēzus un agrīnā draudze meklēs Dieva klātbūtni šajā templī. Apostoļu darbos 2. nodaļā Dievs nonāk no debesīm līdzīgi kā viņa godība izpaudās agrāk templī un vēl agrāk svētnīcā. 2. nodaļā šķiet svētā gara kristībās tikai apostoļiem, taču drīz citi kristīsies tajā pašā 2. nodaļā, saņemot grēku piedošanu un svētā gara dāvanu, pašu svēto garu. Mateja evangēlijā 1. nodaļas 22. un 23. pantā eņģelis saka Jāzepam, bet viss tas ir noticis, lai piepildītos to, kas kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams, redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imanuels, tulkojumā Dievs ar mums. Jēzus ir Imanuels, Dievs ar mums. Nepietiek ar Dieva klātbūtni svētnīcā, bet vēlāk templī. Dievs atnāca kā Jēzus. Jēzus ir Dieva dēls, Dieva atklāsme. Jāņa evangēlijā 1. nodaļas 14. pantā ir rakstīts, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Vārds mājoja burtiski ir dzīvoja teltī. Jēzus miesa ir Dieva svētnīca. Mateja evangēlijā 12. nodaļas 6. pantā Jēzus saka, bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par templi. Par ko Jēzus šeit runā? Par sevi. Dieva klātbūtni varēja atrast Jēzu. Jēzus uzbrauca debesīs, taču tagad Jēzus mājo katrā viņa cilvēkā caur svēto garu. Tas ir kaut kas lielāks par to, ka Jēzus staigāja virs zemes. Tagad Jēzus ir daudzās vietās vienlaicīgi virs zemes caur saviem cilvēkiem, Kristus miesu. Tātad Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 6. nodaļā 19. pantā ir rakstīts, jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem. Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļā Dievs ir nācis, lai piepildītu savu templi, līdzīgi, bet arī atšķirīgi no tā, kas iepriekš. Tagad templis ir katrs kristietis un Dieva baznīca kopumā.
Kristieti, vai tu neesi apbrīnojies to, ka esi Dieva templis, ka Dievs mājo tevī? Šai patiesībai vajadzētu mainīt to, kā mēs dzīvojam. Tādēļ Pāvils min šo patiesību korintiešiem. Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļā parādās jauns templis, Dieva baznīca. Tas ir viens no vissvarīgākajiem notikumiem visā vēsturē. Piepildās pravietojumi, Dieva nodoms. Tas ir jauns sākums. Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļas 3. un 4. pantā ir rakstīts, un viņiem parādījās it kā ugunsmēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Ugunsmēles. Pamēģini to iedomāties. Bībele saista uguni ar Dieva klātbūtni. Ugunsstaps, Mūzes pie degošā krūma, un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Tātad ļaudis varēja dzirdēt apostuļus savā valodā. Jēzus bija pavēlējis evangelizēt visas tautas. Nu lūk, sākas. Valoda spēj būt šķērslis, kas ir jāpārvar, lai sludinātu evangēliju. Svētais gars pārvar šo šķērsli. Kas notika 1. Mūzes grāmatā pēc tam, kad pirmie cilvēki tika šķirti no Dieva? Garīgā nāve, padzīšana no Ēdenes dārza un dzīvības koka. Kains nogalina Setu, pasaules plūdi. Pēc plūdiem Noa un ģimene iznāk no šķirsta. 1. Mūzes grāmatas 9. nodaļas 1. pantā ir rakstīts, un Dievs svētīja Nou un viņa dēlus un sacīja, augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi. Taču cilvēki sadumpojas. 1. Mūzes grāmatas 11. nodaļas 4. pantā ir rakstīts, un tie teica, celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs, ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi. Notiek gadījums ar Bābeles torni, Dievs sajauc viņu valodu, lai dumpi izjauktu. Bābele. Divas pilsētas, Jeruzāleme un Bābele. Bābele pārstāv dumpošanās pret Dievu, vēlāk Bābeles impērija nebūs Dieva valstība virs zemes. Jeruzāleme, kaut gan nopostīta mūsu ēras 70. gadā Jēzus noraidīšanas dēļ, pārstāv Dieva meklēšanu. Cilvēks devās uz Jeruzālemi vēsturiski, lai meklētu Dievu. Bābelē cilvēki noraida Dievu un sadumpojas pret viņu. Jeruzālemē cilvēki meklē Dieva klātbūtni. Bābelē Dievs sajauc cilvēku valodu. Ko Dievs dara apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļā? Dievs savāc valodas kopā. Dievs uzrunā cilvēkus viņu valodā. Dievs atsauc vai anulē Bābeli. Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļā no 5. līdz 7. pantam ir rakstīts, bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Šķiet, vairumam apostoļu bija galiliešu izloksne. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debes. Ir kā tie par apostoļiem saka, šīs valodas nav šo cilvēku dzimtā valoda, kā šie neizglītoti cilvēki iemācījās šīs valodas, kā viņi spēj mūs uzrunāt valodās, ko viņi neprot. Kas šeit notiek? Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļā no 8. līdz 11. pantam ir rakstīts, kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu, partieši, mēdieši, elāmieši
un kas dzīvojam Mesopotāmijā, Jūdejā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīgijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un prosēlīti, krētieši un arābi, mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam. Kas ir šīs vietas? Šīs ir vietas, uz kurieni ebreji bija izkaisīti. Dievs savāc kopā no jauna tos, kas bija izklīdināti. Izraēla pirmie 3 ķēniņi ir Sauls, Dāvids un Salamans. Izraēla valsts sasniedza savu fiziskā spēka, fiziskā krāšņuma zenītu zem Salamana. Izraels bija spēks pasaulē, cilvēki ceļoja pie viņiem, taču tad Salamans nomirst. Izrēlieši sadumpojās pret Salamana dēlu Rehabeamu, un valsts tiek sadalīta 2 daļās. 10 ziemeļciltis vienā pusē, ko turpināja saukt Izraels, bet Beņamīns un Jūda dienvidos šo valsti sauca Jūda. Gadsimtus vēlāk Asīrijas impērija iekaros un aizvedīs trimdā ziemeļniekus. Vairāk par gadsimtu pēc tam Bābeles impērija aizvedīs trimdā dienvidniekus. Nākamā impērija, Persijas impērija, 6. gadsimtā pirms Kristus ļāva jūdiem atgriezties savā zemē, ļāva atjaunot Jeruzālemi un tās mūrus, ļāva atjaunot Jeruzālemes templi. Savukārt ziemeļnieki asimilējās ar citautiešiem, gan tie, kas trimdā, gan Izrēlā. Tā Izrēlā izveidojās samarieši. Jēzus bija teicis apostļu darbu grāmatā 1. nodaļā 8. pantā, bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā, un līdz pašam pasaules galam. Samarija ir vieta, kur dzīvoja samarieši, tauta, kas izveidojās no ziemeļniekiem, kas negāja trimdā, un citautiešiem, ko Asīrija iesūtīja. Dievs vasarsvētku dienā saved cilvēkus kopā. Ecekiela grāmatas 37. nodaļā no 15. līdz 28. pantam ir rakstīts: Kunga vārds nāca pār mani, cilvēka dēls, ņem koka spieki un raksti uz tā Jūdai un Izrēla dēliem, kas tai piepulcējušies. Tad ņem otru spieki un raksti uz tā Jāzepam, Efraimam un visai Izrēla saimai, kas tiem piepulcējušies. Tad saliec tos kopā, lai tev rokā būtu itin kā viens spiekis. Kad tavi tautas brāļi jautās, vai tu mums nepateiksi, kas tas ir, tad saki tiem, tā saka Kungs Dievs, es ņemšu Jāzepa spieki, kas Efraima rokā, un pievienošu Izrēla ciltīm, un tās pievienošu Jūdas spiekiem. Es tās darīšu par vienu spieki savā rokā. Jūda ir dienvidnieki, Jāzeps, Efraims ir ziemeļnieki. Dievs bija apsolījies savest viņus kopā. Lai tie redz spieķus, kas tev rokā, uz kuriem tu rakstīji, tad saki tiem, tā saka Kungs Dievs, es ņemšu Izrēla dēlus no visām tautām, kur tie izklīduši, un sapulcināšu tos no visām pusēm, es tos vedīšu uz viņu zemi, es tos darīšu par vienu tautu vienā zemē, Izrēla kalnos, un pār tiem visiem valdīs viens ķēniņš. Nebūs vairs 2 tautu, un tie vairs nesašķelsies 2 valstīs, tie vairs neaptraipīsies nedz ar elkiem, nedz preteklībām, nedz pārkāpumiem, un es tos paglābšu no atkrišanas un šīstīšu. Viņi būs mani ļaudis,
un es būšu viņu Dievs. Mans kalps Dāvids būs viņu ķēniņš, un tiem visiem būs viens gans. Tie sekos manām tiesām, turēs manus likumus un pildīs tos. Tie dzīvos zemē, ko es devu savam kalpam Jēkabam, tur, kur dzīvoja viņu tēvi, mūžam dzīvos viņi, viņu dēli un dēlu dēli, un mans kalps Dāvids būs viņu valdnieks mūžīgi. Es ar tiem noslēgšu miera derību, tā būs mūžīga derība. Es tiem likšu vairoties, un mana svētvieta būs viņu vidū mūžīgi. Mans mājoklis būs pie tiem, es būšu viņu Dievs, un viņi būs mani ļaudis. Tad tautas zinās, ka es esmu kungs, kas svētī Izrēlu. Mana svētvieta būs viņu vidū mūžīgi. Ebreji Jēzus dienās gaidīja šo. Tas nebija vēl noticis. To panāks Mesija. Dieva kalps Dāvids, proti Jēzus, būs valdnieks. Vai runa tikai par nākotni? Šis sākās vasarsvētku dienā. Mēs dzīvojam šajā laikmetā. Kristus baznīca ir Dieva valstība. Vēstule Kolosiešiem, 1. nodaļa, 13. pants. Baznīcas galva ir Jēzus Kristus, kurš ir Dāvida dēls. Šis nav teksts par to, ko Dievs kādreiz darīs Izrēlam. Šis ir teksts par to, ko Dievs ir jau izdarījis Izrēlam. Caur ticību to pieņem un tajā ieiet. Dievs vienmēr tur savus solījumus. Lūkas evangēlijā 1. nodaļā no 31. līdz 33. pantam ir rakstīts: un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Tas attiecās uz Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļu. Tas šeit notiek vasarsvētku dienā. Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļas 12. un 13. pantā rakstīts: izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja, ko tas nozīmē, bet citi zobodamies sacīja, tie salda vīna pilni. Ko tas nozīmē? Es ceru, ka mēs varam tagad labāk saprast, ko tas nozīmē. Vasaras svētku diena ir piepildījums Dieva apsolītājam. Šie apustuļi nebija salda vīna pilni. Dieva valstība aug. Dievs vēlas, lai tā augtu Latvijā caur mums. Āmen. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evangēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.